Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Nu, protams, man pilsēta atkal izlec, Zvejnieks svētki ir nākošu sestdienu, manā pilsētā ir šo sestdienu. Gandrīz palaidu garām. Nu, es jau no Arsinēt neeju, man šī bija darba diena. Ir atkal pienācis laiks runāt par cilvēka dabu, un viņa nav jauka. Un to var redzēt. Un tad ir tik daudz cilvēku, kas cieš no tā, ka viņiem ir iestāstīts, ka viņiem pret visiem jābūt jaukiem un labiem, bet tas vienkārši nav iespējams. Tas, ko pieaugušie dara ar bērniem un dara jau ļoti sen, to savu nastu pārliek uz bērnu pleciem, apsaukā savus bērnus, mazbērnus. Kāpēc? Kāpēc nevar pateikt tos labos vārdus? Viņi taču ir tik vienkārši nāk ārā, vajag tik laist ārā. Bailes par to, ko citi pa to teiks, kas citiem pa daļu, kā jūs savu dzīvi dzīvojat. Nu, es nekad pa to neesmu uztraukusies, un tie, kas man pazīst jau sen, arī zina, jā, man ir asa mēle. Nē, daba gan man nav nešpetne. Es māku galviņu noglaudīt, apkamt, samīļot, palūgt, paldies pateikt. Bet, nu, ja kāds pelnīs, tad var dabūt dunku un knepu pakausī, ja vajag. Bet labi, māte jau tā arī dara, prot gan sarāt, gan samīļot. Nu, tad mātei būt ir ļoti liels gods, bet bērni mums nepieder. Un bērni noteikti nav mums lēts darbspēks, un noteikti viņi nav mums neko parādā. Un to vajag atcerēties pilnīgi visiem, kāpēc šodien ir tā, kā ir, kad mana paudze, tie, kas pa mani vecāki, 80 gadnieki, ir tik pikti, neapmierināti. Ne tāpēc, ka viņi kļūdījās, lai tiem bērniem būtu vieglāka dzīve nekā man. Nekad nenovēliet to vieglāko dzīvi, ja viņa nebūs viegla. Un katram jau grūtības uzliek tik, cik viņš var panest un pārvarēt, un grūtības mūs norāda un māca, jo tā ir skola, un to sauc arī par dzīves skolu. Pārstājiet čīkstēt un pārstājiet sūdzēties, un jūs redzēsiet, ka nemaz tik traki nav. Ak, ir jāsaņemās. Tūlīt vajag rīkoties, nevis šaubīties un domāt. No bērniem mācieties, viņi iet tur, viņi dara, un viņi vēl papriecājās. Man šodien bija puisītis, kuram 7 gadi, kurš nerunā nemaz, kurš nodarbībās vispār nebija nekāda panākuma, un tagad viņš runā, bet viņš runā savā valodā. No to valodu esmu iepazinusi, tā nav zemes valoda. Es tāds bērns esmu satikusi daudz, un esmu viņiem palīdzējis atvērties. Viņi runās arī latviešu valodā. Bet taisn tā, ka viņam nav šīs pieredzes, viņi ir to tīro karmu, viņiem neko nevarēs pārmest, viņiem visiem ir tie talanti un spējas jau piedzimtos tot iedots, kurš tikai būs jātīst. Un tā tad būs tā jaunā izglītības sistēma, ka jāļauj cilvēku bērnam attīstīties, bet katram, nu, pa savam. Un tad būs jāsaprot arī tiem vecajiem, kas vēl strādā izglītības sistēmā, un tie ne tikai pēc gadiem ir veci, ir ar to veco domāšanu, ka nav katrs cilvēks visi vienādi. Mums nevajag to pelēko masu, kas dzīvo kā aids, ja nedzenta neiet, un ja kāds liek, tad dara. Priekš tam jau galvu domāt, lai paši izdomātu. Bet katram ir jāsaprot, viņam ir vieta šai pasaulē, viņam jāsaprot tā īstā vieta ar tām sajūtām. Protams, ka var kļūdīties, arī tas ir normāli, tāpēc jau muļķības dara jaunībā. Es otrais nekad negribētu būt 18-gadīga. Faktiski es nevienā vecumā negribu. Man ļoti patīk, ka man šogad paliek 71. Paiet varu parūpēties par sevi arī, un ko es nevaru, to es palūdzu citiem. Bet es priecājos. Un kā mans papiņš man iemācīja, dzīvot vajag ar labo galu uz augšu, un to slikto un tumšo labi dziļi vajag palikt.
Un tad katreiz to augstāk, to labo galu, un tas tumšais drūp un drūp, viņš paliek tik maziņš, viņš būs, jo ir jau arī tās tumšākās dienas, un ir diena un nakts. Un tas, ko mēs nevaram mainīt, tas ir jāpieņem. Jums būs daudz mazāk stresa, daudz mazāk kaišu, arī tad, kad vecumu pieņemsiet. Kā man šodien ar tukumu pārbīja runa, pusmūžs sākas 45. Tā nav jaunība. Tas ir pusmūžs. Bet tad tos nākošos 45 vajag nodzīvot ar garšu, ar baudu, jo līdz tiem 45 skriet pa galvu, pa kaklu, paši godīgi nezinu, ko grib, un lai dabūjuši un tik un tā nav priecīgi un laimīgi. Kas tad jādara vīrietim? Jāplido meitene, jāmīl romantika, jāprec, jārada pēcnācēji, un tur nauda nelīdzēs. Tur vienkārši ir jāaudzina vīrieši, kas viņam uzņemas atbildību par savu ģimeni un par saviem bērniem. Un arī tur nauda nelīdzēs, pat ne miljoni. Jāsāk ar šiem bērniem, audzināt par cilvēkiem, kas uzņemas atbildību. Nevis žēlot un paijāt un ļaut manipulēt. Neļaujiet, lūdzu. Es novēlu jums būt īstiem cilvēkiem, netēlot un neizlikties. Atā.